otram mācamies piedot vēl arvien. Vārdi ir tikai vējš, te pie aiztēts tecēs, vārdos melnais kļūst balts, un rūpes paliek salds. Un te ir tik skaisti. Jā. Redzēs, drīz pieradīs pie jaunā darba. Varēs man palīdzēt. Es ceru to, ka tu saproti, ka mūsu pasākumi absolūti atšķirs no Valkas bibliotekas pasākumiem. Nu, labi. Tad es vēlāk tev vispārējo paskaidrošu. Es varbūt paņemšu pierakstīt. Nevajag neko tev pierakstīt. Sākumā tu man palīdzēsi sastādīt datu bāzi, un tas ir arī viss. Es ceru, ka tu māki strādāt ar Excel. Jā, protams. Nu, labi. Pastīsies, kuru izīrē balles darbus, kur ir lētāk, kur lielāks piedāvājums, ko mums vēl vajadzēja, laikam, kādu ugunsšovu. Faķīrus varēs pameklēt. Es labāk paņemšu pierakstīt. Nu, nevajag neko pierakstīt. Sēdi, iedzer kafiju, nomierinies. Bet es neko neatcerēšos. Tātad mums būs ugunsšovs, ja? Nē, to es teicu kā piemēru. Tas būs Konrāds. Viņš droši vien būs salbojis mašīnu, es viņam pateicu tavu adresi. Drīkst? Ja? Čau! Oh, cik labi beidzot tevi. Nu, kā tev viss gāja? Nu, ko, brauc, noslāpu. Tā visu nakti. Bet salaboji? O, Čau! čau. Nu, kā tad brauci? Neko, brauc, noslāpu. Varbūt kafiju tu vēlies? Nē, nopietni. Un kaut ko apēst? Nē. Arī ne. Nu, labi. Tas ir viss tavs mantas? Ja es brauktu uz nedēļas nogali, man pat būtu vairāk mantu. Kur nu vēl, ja es brauktu uz citu pilsētu? Es negribēju apkrauties. Tu šeit dzīvo, ja? Jā. Forši. Nē, te ir itī forši. Pilsētā gan tur asfalts, mājas un smuks. Eju, nu beidz čīkstēt, Konrād. Klausies, tu manu balto blūzi redzēji? Kā? Man liekas, ka es ieliku taču. Nu nav! Nekur nav! Nu, jābūt. Nu, varbūt kafiju tomēr. Nē, nopietni, paldies, nē. Tu pasties dziļāk, tur nav? Nāc un pasties. Ak, Dievs, cik tu esi skaista. Mārta. Jā, nebeidz, nesaprotu meklēt. Es nevaru apstāties, mīļā. Tik dārga! Par ko? Par skaistumu. Cienājies, lūdzu. Un vairāk nekā citu mājās nebija. Nē, nu es tiešām es negribu, paldies. Atradu! O! Atradu! Dzi, es tev parādīšu. Kādā tērpā es vadu bibliotekā pasākums. Labi? Nu, lūdzu, cienājies. Nu, es pieklājos. Nu, kaut vai vienu maizīti paņem. Nē. Nu, paņem vienu maizīti. Nu, das maizīti. Tā būs sātīgāk. Un uzliec noteikti gurķīti virsū. Gurķīši ir ļoti svaigi. Ņem. Un vēl vienu gurķīti. Nu, tā. Nu, un kā tu tā palaidi Jolantu tik ātri uz Rīgu? Kā palaidu? Es taču nevaru viņu aizliegt. Nu, un vēl kā viņai nav ko darīt. Kā nav ko darīt? Lai dzemdē bērnus un audzina. Būtu jau labi. Bet, zin kā, gan paspēs. Turklāt viņa ļoti labi vada pasākums. Ļoti labi. Nopietni. Man liekas, ka viņa jums šeit noderēs.
Nu? Kā? Nu, gaita kā modelēja. Tikai redz, tas tērps, es nezinu. Nu, kas ir? Nu, šis tavs hot couture, sveci rokā un uz baznīcu. Nē, no Jānis sveci rokā. Man liekas, ka ir pieklājīgi. Jolantiņa, tavā vecumā nav jāmeklē pieklājība. Tev ir skaists augums, kājas kā stirnai. Tev vajag izcelt to skaistāko. Nu, viss. Es neesmu nekāda prostitūta. Nu, apvainojos. Nu, es taču teicu tikai to, ka viņi varētu izskatīties vēl skaistāk, un viss. Man tāpat likās smuki. Labi, tu ēdi. Apēd vēl vienu maizīti, uzliec gurķīti vēl. Skaisti izskatāties. Jā, paldies. Pumpiņas ļoti labi piestāv sejai. Paldies, ļoti jauki. Kas būs pusdienās? Pusdienās mums būs cālis ar noslēpumu. Ietecēju sētiņā, ietecēju sētiņā. 3 reizītes nodziedāju. Tā, māsiņ, skalpeli. Tu teici, mājās par darbu nerunāsi. Labi, nerunāšu. Tu tagad ej, pārģērbies maltītei un gatavojies. Tā. Tas būs ēdams? Es tev garantēju. Šampaniet provēt? Protams. Būs? Tā. Citronu. Badara dobumā. Ja? O, ok. Šodien tu staigā daudz taisnāk. Zini, tāpēc, ka neesmu dzēris. Tu tikai jokojies. Es nopietni runāju. Kas atkal būs salāti, potriņas, Jā, salāti. Tev uztaisīšu kalmāru salātus. Kalmāru salāts 4 minūtes var 4. Un kad tad es esmu pārvārījusi? Nu, zini. O. Man liekas, Kārlis, ielaid. Čau! Sveiks, es uz īstu brīdi negribēju runāt pa telefonu. Tā, atnācu pateikt, ka tā pilsoņa Māra dzīves liklots iztaisnots, visu nokārtoja, šodien atbrīvoja. Varbūt grib viņu satikt? Kāpēc? Viņš man ir vajadzīgs, viņš ir brīvs. Domāju, varbūt būs kādi jautājumi. Nav jautājumu. Starp citu, tas Māris bieži piestaigā pie manas Kristīnas, kas pie manis strādā. Pārējais, kā iet tai nabadzītei? Nu, tai Kristīnas māsīcei, kā... Jolantai. Jā, Jolantai. Pavisam aizmirsu. Varbūt viņa kaut kādas pretenzijas? Pretenzijas? Nekāds viņa gan varētu būt pretenzijas. Nu, mazums. Vajadzēs painteresēties. Tad viņa tagad pie Kristīnas tur apmetusies? Jā, tā liekas. Uztais kafiju, tēju. Jā, protams. Nē, vajag Kafija, atnācu, zaļa, pateicu melna. visu, kas vajadzīgs. Redzu, pretenziju nav, Silvestrs veseļojās, iešu pie otra klienta, pie tās Lolitas. Nē, Jolanta. Jā, Jolanta, sakauts. Pagaid. Labi, es iešu. Kur tu skrien projām, tēju, kafiju? Kas tu? Nē, šoreiz, man jāskrien, es nevaru, tiešām. Labi, čau, ir ieslēguši, jā. Čau. Klausies, kur likt krūzīti? Nezinu, es taču esmu tik ilgi te, cik tu. Man zvanīja tas advokāts Kārlis. Atceries viņu? Kāds advokāts?
Viņš ir mans draugs, mans paziņš, mans advokāts. Vienkārši gribēju viņam pajautāt par autortiesībām. Zinām, mans darbs vienkārši saistīts ar mūziku. Jā, man arī bija jautājums, kam ir jāmaksā par publisku uzstāšanos autoram. Nu jūsu lietas. Klausies, aizbraucam uz pilsētu? Jā, labi. Ja vienīgais es nebūšu vajadzīga, ka tas Nebūs. Brauciet vien. Apskatieties Rīgas skaistākās vietas. Aizbrauciet uz Domu laukumu vai uz centrālo tirgu. Labi, tāpēc, ka laucinieks, tāpēc reiz centrāla tirgus, ja? Nē, bet jūs aizbrauciet uz Pētera baznīcu. Tagad tur ļoti skaists skats varētu būt, jo ir labs laiks ārā. Un tad tiešām nevajadzēs man, lai es te palieku, ka tas advokāts. Tiešām nevajadzēs. Brauc, kamēr es tev neesmu apkrāvis ar darbiem. Klausies, nu tad braucam? Nu, tad braucam. Redz, tu saki Kārlis. Nu, ko Kārli? Nu, redz, kāds viņš ir. Es viņu nemaz neinteresēju. Kārlis. Nu, kā neinteresē? Nu, tu pat izliecies, ka viņš tev nav interesants. Un pēc tam brīdies, ka viņš tev nepievērš uzmanību. Tieši tā, man viņš nav interesants. Un es viņam arī nē. Viņam noteikti ir vajadzīgs kāds jaunāks. Vai nu kāds jaunāks? Neredzēji, pieminējām Kristīnu, kā viņš uzreiz aizskrēja. Tās ir viņa darīšanas. Kāds viņam vēl tur darīšanas? Es ar viņu parunāšu. Tu pat nemēģini. Man nekāds savedējs nav vajadzīgs, pat nemēģini. Ja tu pamēģināsi ar viņu parunāt, es ar tevi vispār nekad mūžam vairs nesarunāšos. Es ar viņu parunāšu. Man nekāds savedējs nav vajadzīgs. Kā man patīk Rīga. Viņa ir tik milzīga. Nezinu, man gan viņa uzdzen stresu. Kāpēc? Nu, nezinu, vienkārši tāda sajūta. Nu, ka es vienkārši to pazaudēšu un viss. Nu, muļķības. Nu kā, Rīga ir kā... Rīga ir kā liels pūrus. Tu vienkārši tajā iebradīs un pazudīs un viss. Un tu nebūsi nekad tāda, kā es tev pazinu. Es katru nedēļas nogali braukšu uz mājām. Un darbdienās es strādāšu. Nekas daudz nemainās. Jolanta, tu esi skaista. Rīgā kāds noteikti tev pievērsīs uzmanību, un tad ar mani ir vāks. Zini, kā tu nesaproti, ja mūsu mīlestība ir pietiekami spēcīga, tad nekāda pilsēta, nekādi attālumi mūs to nespēs izšķirt. Redz, mūsu mīlestība acīm redzot nav gana stipra, ja jau tu atmok uz Rīgu. Kāpēc tu nemok uz Rīgu? Nu kā, tu pati zini, man ir mamma, es taču nevaru pamest māmu darbu. Nu labi, izbeigsim. Nu beidz, aiziesim uz kafejnīcu. Es tev parādīšu vietu, kur man Kristīna aizved, labi? Ienāciet. Es gribēju parunāt ar jūsu māsīcu. Sēdieties! Es domāju, ka viņi varētu uzrakstīt sūdzību par nelikumīgu aizturēšanu. Nu, nav nepieciešamība, viņi to visu jau ir aizmirsusi. Bet viņi varētu pieprasīt kompensāciju. Jūs sēdieties, redziet, viņai nav patīkami atcerēties visu šo notikumu. Nu, sēdieties! Kad katrs tā caur pirkstiem sāk skatīties uz policijas darbību, tad redz, kā viņi pēc tam rīkojas. Ziniet, viņai pēdējā laikā bijis tik daudz stresa, ka viņa nevēlas atcerēties šo notikumu. Es tomēr gribētu parunāt ar viņu. Bet viņas nav. Viņa aizved uz pilsētu kopā ar savu draugu. Skaidrs. Kafiju? Tēju, ja neiebilst. Sēdieties! Kādu tēju jums var piedāvāt? Piparmētru vai melnu? Piparmētru. Beidzās. Nu, tad kafija varbūt. Klājiet kafiju. Man gan neveic kafiju, man arī beigusies. Varbūt var piedāvāt tad brendiju, viskiju, liķieri. Tas jums ir? Jā, tas man ir. Paldies, es pie stūras. Ak,
Tik tā. Jūs Jolantai pasakiet, lai viņa man piezvana. Es parunāt gribētu ar viņu kā ar klientu un varbūt viņa kādas sūdzības. Labi. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Lights are fading down. Weather's getting even colder. Tu vari ēst inteliģenti. Normāli ēdas ir. Vai tu man traucē? Nu, skaties citur, nu. Es nevaru skatīties nekur, jo es dzirdu, kā tu ēdi. Ķipa, es tev nedzirdu, ja? Tu vari klusēt? Labi. Ēdiens ir māca, to jābauda. Nu, tā gan ir labi, ne? Kur? Tur, ko pirkstu, tur nekur. Tiešām labi. Žēl, ka nav viena, ne? Tas nekas var pamēģināt tāpat vien. Jauna. Viņa noteikti modeli. Obligāti. Dažiem bez darba. Skats, kā viņi paskatījās. Nu, ko tu gribētu? Zibi? Jau reiz pie Daugavas esam. Svētku pusdienas, mīļā. Tikai tu un es. Jā, paldies. Mēs tik reti esam divatā. Brīnums. Turpmāk tādu brīnumu būs arvien vairāk un vairāk. Es gan neteikt, tas ne īsti brīnumi. Visu, ko tu vēlies. Kažoka. Man ir ātri jāpaskatās, vai tā visti nav piedegusi. Tu man neizvēries tagad no jautājuma, jā? Tu tik un tā nekur nespruks, Jančuk. Es tev prasīju, vai kažoku es dabūšu vai nedabūšu. Es jau pagājušo vasaru prasīju, ka uz atlaidēm ļoti labi kažoki var. Ilzē ir kažoks. Viņi pat 100 latiem nopirka. Tieši vasarā nopirka kažoku. Tu neēdīsi? Tu taču beidz skatīties, tagad tāds pamanīs vēl. Nepamanīs. Paskaties, kā viņš skatās savu čomu. Žēl, ka nav viena, ne? Es tomēr iešu. Tāda izdevība nevar laist garām. Rīt var viņu nesatikt. Nekas tev tur nesanāks. Skaties. Es ļoti atvainojos. Es drīkstētu piesēst kopā ar jums. Kaut kas noticis? Romantiska vieta. Es atvainojos. Es strādāju reklāmas aģentūrā. Es esmu reklāmas aģentūras vadītājs un mans uzdevums ir vienkāršs. Reiz arī sarežģīts. Es meklēju jaunas, interesantas sejas. Es šeit sēdēju un ieraudzīju jūs un sapratu, ka tas ir tas, ko es esmu meklējis. Ziniet, es riskēšu, un vai jūs gribētu piedalīties fotosesijā, reklāmai? Jūs ko teikt? Es nezinu. Es skatos, ka jūs draugs iebilst. Tādēļ es jums piedāvāju atnākt uz mūsu aģentūru abiem kopā. Jūs paskatīsieties, visu sapratīsiet, novērtēsiet.
jūs teikt? Es atvainojos, kā jūs sauc? Jolanta. Skaists vārds Jolanta. Nu, paldies, tad Jolanta padomās, un tad mēs jums dosim atbildi. Nu, šodien taču nav jāfilmē. Šodien? Nē, protams. Mēs piezvanīsim, sarunāsim. Jūs sapratiet tādu lietu, ka ceļš uz slavu, viņš nav rozēm kaisīts. Es drīkst palūgt jūs telefonu numuriņu, lai mēs piezvanītu, sarunātu visu. Jā, es tūlīt iedošu. Tā. Es arī tā katru dienu nenāku klāt, bet es vienkārši nevarēju nepildīt. Es atvainojos, jā. Paldies, Jolanta. Man ir šī laimīgākā diena. Vislabāk, paldies. Vislabāk. Numuriņu dabūju. Meitenīt no laukiem tic visam, ko saka. Nu, redz, Jolanta. Es tev teicu, ka Rīga tevi aprīs. Nu, beidz. Ko tu saki, nemaz nevajag mēģināt? Nē, es nesaku tādu. Man vienkārši liekas dīvaini, ka tā kafejnīcā tu vienkārši pienāk klāt un uzreiz tāds piedāvājums. Kur ieraudzīt, tu pienāc klāt un paprasīji. Domājies žurnālā. Tas ir mans sapnis. Tur ir redzēt pat briesmīgāks nekā es, un iedomājies man tur. Nu, Konrād, nu neskumst. Tu domā, ka viss būs labi? Nu, bet protams. Jā. Nu, mīļu.